Un Jēzus sacīja: vienam cilvēkam bija 2 dēli. Tas jaunākais no tiem sacīja tēvam: Tēvs, dodi man manu tiesu no mantas, kas man nākās. Un viņš tiem mantu dalīja. Un pēc necik ilga laika jaunākais visu saņēmis kopā, aizgāja uz tālu zemi un tur savu mantu izšķirdēja negodīgi dzīvodams. Kad nu tas visu savu mantu bija izplītējis, tad liels bats nāca tani zemē, un viņam iesāca pietrūkt. Tad viņš gāja un piemetās turpat pie viena namnieka. Tas to sūtīja uz savu tīrumu cūkas ganīt. Un viņš gribēja savu vēru pildīt ar sēnalām, ko cūkas ēda, bet neviens ne tās tam nedevam. Tad viņš pie atzīšanas nācis sacīja: cik algādžu manam tēvam, kam maizes pa pilnam, un es mirstu badu? Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu uz viņu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi, un vairs neesmu cienīgs, kā tu mani sauci par savu dēlu. Dari mani par vienu no taviem algādžiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, bet kad tas vēl bija tālu, tad viņa tēvs to redzēja, un viņš iežēlojās par to, un skrēja un krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Un dēls sacīja uz viņu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi, un neesmu vairs cienīgs, kā mani sauci par savu dēlu. Bet tēvs sacīja saviem kalpiem: atnesiet tās viskrāšnākas drēbes un ģērbiet to, un dodiet tam gredzenu rokā un kurpus kājās, un atnesat treknu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un liksmojamies, jo šis mans dēls bija nomiris un atkal tapis dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atrasts, un tie sācam liksmoties. Miļais latvieti, tu dzirdēji stāstu par pazušo dēlu no Lūkas evaņģēlijam 15. nodaļas.